Ausu tapas ir universāls brands. Sākumā mums pat nebija īsti virpa. Mēs tur kaut ko tur uz kaut kādu samaģelku uz šmirģeļi, bija tādi. Bet, beigās tikām pie normālas aparatūras un paši sākām taisīt. Tā arī nonācām, ka varbūt ir jāuztaisa tāds, maziņš brandiņš un jāpaliež tautā. Pagaidām mēs taisam plagus un koka tuneļus priekš body modification. Strādājot procesā, tev rodās tās idejas, man liekas, ka varētu kaut ko, tur uztaisīt tādu. Kaut kas pats parāda. Jā, un tādu faktūru viņš, piemēram, viņš taisnis izskatās labi, bet ja viņi uztaisa ovālu, viņš izskatīsies vēl foršāk. Bet, teorētiski divus plagus ir grūti vienāds uztaisīt, jo viņam kaut vai pēc 10 mm nobīdies, viņš ir savādāks. Struktūra mainās. Jā, tā šķiedra ir savādāka, un viņš... Tas būs arī visos citos materiālos, bet, kokā ir tā sajūta. Viņš ir silts. Jā, viņš ir silts, viņš patīkams. Kad viņu apstrādā ar visām eļļiņām, tad viņu pareizi tur vairākas reizes, viņu tur apslīpēt, tā ar viņu auklējies, viņš beigās ir ļoti labs. Koks arī dzīvo, tā kā viņš ir nocirsts, viņš pieņemsim maina formu, viņš piebriest, saraujās, viņš maina sevi visu laiku. 15 gadus nostāvēs Ozola zemē, viņš ir ļoti interesants, dīvains, viņam ir savu faktūru, viņš ir melns ar baltām strīpām. Kāds teiks, mēs tagad cērtam kokus ārā, nē, mēs necērtam. Mēs paņemam ļoti daudz materiālus no mēbelēm, no vecām mēbelēm kaut kā. Ozola koks nāk no kaut kāds vecs galdi kājas. Koks paliek koks, viņš ir dabai vajadzīgs. Es domāju, ka arī cilvēki.